Sveiciens visiem Darba Zero hakatonā! Aplausos pašiem sev un visiem, kas ir klātsoši! Zinām instrumentu Latvijā. Aprits ekonomikas centrā Daiba 7 komandas 2 dienu garumā sacentās hakatonā Daiba 025, radot drosmīgas idejas un prototipus, kas palīdzētu risināt tekstila, plastmasas un putu plasta pārstrādes izaicinājumus. Hakatons tagad ir noslēdzies, bet šis gads ir bijis jaudīgs. Mēs ticam, ka mēs Latvijā varam izdarīt vairāk, mēs ticam, ka mēs Latvijā varam saražot augstāku pievienotā vērtību, un mēs ticam, ka mēs Latvijā varam atrast idejas, kā aprits ekonomikas pamatprincipus ieviest arvien vairāk un vairāk. Ļoti liels prieks mums organizējot trešo reizi šo atkritumu pārstrādes veicināšanas hakatonu. Ir prieks par komandas veikumu tādā organizatoriskā ziņā. Un prieks, kad šīm komandām arī nonākot līdz gala prezentēšanās būtisks pieaudzis tas līmenis, ar kādu varbūt tās komandas sāk savu ideju un ar kādu beidz. Un tur liels paldies mentoriem par ļoti tādu kvalitatīvu darbu veikumu, attīstot katram šīs idejas un veicinot, lai tas gala rezultāts būtu arvien labāks un labāks. Ik viens, kas piedalījās, bija savā veidā uzvarētājs, taču galveno balvu 10 000 eiro vērtu biznesa attīstības portfeli saņēma komanda Next Life no biedrības Valmiera Next. Nu, nav ticams viņas. Vēl nav. Jā, nav. Es saprotu, ko darīt tagad. Jā, pietiks slinkot, tagad būs reāli jāstrādā. Jā, liekas, ka šitās jau 2 dienas mēs esam strādājuši, tā šķita, bet tad laikam nenojautām, kāds darbs mums sagaida priekšā. Misijas darbs, es pat būšanu teiktu. Esam saviļņoti. 2 dienas pagājusi, teiktu, tā kā kaut kādā tunelī, kur tu iepazīsti savu prātu, iepazīsti savus kolēģus un sadarbības partnerus, ar ko ģenerēt idejas. Es teiktu, ka līdz tu nonāc atbilstošā vidē, es domāju, ka mēs pat līdz galam nenojaušam, kādas mūsu prāta spējas ir, kādas mums ir iespējas, un tas ir komandas spēks. Komandas Next Life ideja – dzīvnieku gultas no nolietotiem Lindstrom industriāliem paklājiem, kur kā pildījums tiek izmantots tekstilu un paklāju pārpalikums. Šis risinājums vienlaikus samazina atkritumu apjomu un rada praktisku jaunu produktu. Tā kā mēs visi esam suņu saimnieki, tad šī ideja mūs aizrāva, un pats svarīgākais, ka mums pašiem tas viss patika, tas, ko mēs darījām. Jā, Dalī arī patika. Dalī ļoti novērtēja mūsu radīto. No tiem cilvēkiem, kas šeit bija, mēs jau esam saņēmuši pasūtījumus. Mums nav varianti. Mums nav atpakaļ ceļa, tikai uz priekšu. Manuprāt, tas lielākais viņu, tas lielākais veiksmes faktors ir tāds, ka tas produkts viņi dabūja būtībā vienā diennaktī jau gatavu produktu, prototipu, ko viņi te atnesa, jo viņš bija šorīt vēl sašūts. Un mēs jau redzējām, kā gala lietotājs, šis skaistais suns jau gulēja, un mēs varējām redzēt jau ar savām acīm, kā tas būtībā klients jau lieto to produktu. Kā paši dalībnieki atzina, mentoru atbalsts bija nozīmīgs, palīdzot virzīties uz mērķiem. Savukārt mentori paši priecājās par iespēju būt daļai no šī procesa un redzēt ideju attīstību. Ļoti svarīgi atrast būtībā jebkuram materiālam to otrreizējo dzīvi. Un pats svarīgākais ir atrast veidu, kā jebkuru materiālu izmantot, saglabājot tā materiāla esošo vērtību. Jo no vienas puses, jebkuru materiālu gandrīz var pārvērst siltumenerģijā, sadedzinot, bet tas īsti nav tas labākais veids, jo tiek zaudēta tā materiāla vērtība, kurā ir ieguldīta daudz resursu, lai viņi izražot, kaut vai tas pats paklājs, vai tas pats krekls, tēkrekls vai darba apģērbs. Tātad tā materiāla saglabāšanas būtība ir ļoti svarīga aprits ekonomikā, un šis hakatons ir tāds, kur rodās tās idejas, kā to izdarīt, tāpēc mēs arī šogad izlēmām atbalstīt. Viennozīmīgi šāda veida pasākuma nozīme valstī ir būtiska, jo tie veicina inovāciju, radošumu un atkritumu pārstrādes attīstību. Jo mēs visi zinām, ka atkritumu apjoms mums tomēr aug, un tāpēc jebkurš pasākums, kas ļauj samazināt šo atkritumu daudzumu, ļauj iedot kādai lietai otro dzīvi un samazināt
apglabājumu atkritumu daudzumu ir vienkārši lielisks. Es gribētu novēlēt visām komandām, lai viņi neapstājas pie tā, ko šodien uzsāk. Jo, protams, bija projekti, kur bija varbūt jau notiek izstrāde un notiek varbūt kaut kāda neliela apmēra jau ražošana. Citur varbūt bija tikai prototipi, citur idejas. Man gribētos novēlēt, lai visi savas idejas noved līdz galam un arī realizē un neapstājas pie šodienas. Ja mēs paši iesim nolietām galvām, tad arī neko tālāk pa saviem soļiem neredzēsim. Mums jāmēģina skatīties tālāk. Un tas ir tas, ko mēs arī ar mūsu sadarbības partneriem cenšamies darīt. Un es ļoti ceru, ka nākamreiz organizējot šo atkritumu pārstādes hackathonu, mēs spēsim uzrunāt un vēl vairāk un aktīvāk šīs tieši komandas. Jo, kurš gan cits, ja mēs paši? 3, 4!